Lai gan iepriekš tika doti signāli, ka valsts prezidenta amata kandidātus izvēlēsies atklāti un tos vērtēs speciāli izveidota darba grupa, izrādās, politiķi ir nepareizi saprasti. Saeimas priekšsēdētājs Solvitas Āboltiņas rosinātās darba grupas izveidošana pārcelta pēc prezidenta vēlēšanām rudenī. Gan no politiķu, gan no manas uzrunāto personu puses izskanēja viedoklis, ka ja šī padome tiek veidota īsi pirms prezidenta vēlēšanām, ka, protams, šī diskusija tiek politizēta un diskusija galvenokārt ir par konkrētiem kandidātiem. Šai padomei nav un nevar būt šāds juridisks mērķis vērtēt konkrētus kandidātus. Šīs padomes mērķis ir vērtēt procesu, padarīt to, lai tā kā, ja mēs Amerikas Savienotajās valstīs, katrs Amerikas iedzīvotājs zina, kādā veidā tiek apspriest prezidenta kandidāti. Uz jautājumu, vai šoreiz prezidents atkal netiks izraudzīts aiz slēgtām durvīm, Saeimas priekšsēdētāja atbild. Esmu aicinājusi arī vienotības valdes sēdē, ka šim procesam ir jābūt iespējami atklātākam, un jo ātrāk mēs zinām kandidātus un sabiedrībai ir iespēja izteikt viedokli, jo tas nāk par labu gan kandidātam, gan arī valstī, jo prezidents tomēr viņa galvenā funkcija ir pārstāvēt valsts starptautiski. Un ja politiķi paši neciena savu valsti, tad arī attiecīgi izvēlās attiecīgas procedūras vai attiecīgas procesus. Valsts prezidentam Valdim Zatleram prezidenta pilnvaru termiņš beigsies šā gada 7. jūlijā. Saskaņā ar likumu prezidenta vēlēšanām paredzētā Saeimas sēde jāsasauc nevēlāk 8. jūnijā. Koalīcijā pirmās diskusijas par valsts prezidenta amata kandidātiem paredzamas pēc 2 nedēļām.